Man ir kauns par to, ko es šobrīd šeit redzu. Kurš to darīs? Nu, visticamāk, mums jāatrod ir veids, kā mēs to varam darīt visi kopā. Mēs gribam konkurēt kaut kādā veidā Eiropā, bet mēs esam šādā te faktiski, mēs varētu labāk, graust. Daudz labāk. 10 mēneši atpakaļ man piezvanīja Girts Mikelsons, futbola kluba Meta īpašnieks. Aicināja paskatīties futbola stadionu, skrejceļš, visu sporta infrastruktūru Hanzas vidusskolu. Un šobrīd mēs esam šeit kopā ar Girtu, kopā ar Andri Treimani. Un jūs ziniet, es jums pateikšu godīgi. Man ir kauns par to, ko es šobrīd šeit redzu. Mēs kā Eiropas valsts noteikti varam daudz labāk apsaimniekot un veidot savu vidi, nevis tikai paši priekš sevis, bet arī priekš mūsu viesiem, kur brauc uz Rīgu. Un es teikšu tā, ka, ja mēs sadarbojamies ar dažādu valstu sporta klubiem, futbola klubiem, aicinam, tad tā ir tā vide, ko mēs paši demonstrējam. Mēs vēlamies, lai mums arī kā cilvēkiem notic, lai mums kā futbolistiem notic, lai mums kā treneriem notic, lai mums kā valstī notic. Un tajā pašā laikā mēs vidi rādam viņiem tādu, kāda šobrīd ir. Mums atliek tikai darīt. Kurš to darīs? Visticamāk, mums jāatrod ir veids, kā mēs to varam darīt visi kopā, nevis skatīties un gaidīt, kurš būs pirmais. To, ka futbola klubs, kas visu laiku spēlē augstākā līga, Latvijas čempionātā, tu maksā par šī laukuma izmantošanu. Šo naudu saņem skola. Tas ir elementārs ekonomikas princips. Ja tu saņem naudu no šīs infrastruktūras, tad tev vajadzētu to naudu ieguldīt infrastruktūrā. Un mēs runājam par vienu vārdu, kas ir drošība. Kā bērni šeit var skriet? Mums šobrīd Rīgā ir liela problēma ar to, ka mēs esam infrastruktūru izveidojuši, bet mums nav skaidra mehānisma un arī tāda īsti juridiska modeļa, kā mēs viņu galā tad apsaimniekojam. Kas viņu apsaimnieko, jo šobrīd apsaimniekošana arī ļoti sadrumstalota, tad šī gadījumā, skola apsaimnieko savu stadionu un attiecīgi cita skola kā savu stadionu, un tāpēc manā skatījumā Rīgā šobrīd ļoti svarīgi arī izveidot šo te mehānismu, gan, ka šie te līdzekļi, to, ko Oļegs minēja, un ko Girts reāli maksā par šo te infrastruktūras izmantošanu, arī daļēji, ar kaut kādu vai pilnībā tiek atgriezt atpakaļ, lai uzturētu šo infrastruktūru. Jo šobrīd sanāk tā, ka mums ir tāds zelta teļš slaucams, mēs viņu slaucam, bet pavarot aizmirstam, ja? Tā tas ir, jā. Tā tas ir, diemžēl. Šobrīd, stāvot šeit, aicinu mūsu potenciālus partneris, kas kopā ar mums sāk strādāt Rīgas domē pēc 7. jūnija, pēc vēlēšanām, sakārtojam šīs lietas. Ne tikai tehniski, bet patiešām Andrim ir taisnība, izveidojam tādu apsaimniekošanas struktūru, lai pirmkārt šeit ir saimnieks, un otrkārt ir struktūra, kas var tiešām katra palīdzība, lai parādās nelielie defekti, brauc un to labot.